Sākusies īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma Liepājas ezers dabas aizsardzības plāna izstrāde. Šā gada jūlija beigās noslēdzām atklāt konkursa rezultātā līgumu ar Daugavpils Universitāti par dabas aizsardzības plāna izstrādi. Plāns tiek izstrādāts projekta ietvaros, finansētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonds. Ar līdzfinansējumu piedalās arī Dienvidkurzemes novada pašvaldība un Liepājas valsts pilsētas pašvaldība. Dabas aizsardzības plāna mērķis ir saglabāt teritorijas bioloģiskās vērtības, sabalansējot tās ar reģionu attīstības, rekreācijas iespējām, plāniem turpmākajiem. Dabas aizsardzības plāns ir svarīgs dokuments, kuru var izmantot turpmākai apsaimniekošanai, jo esošais dabas aizsardzības plāns šogad beidzās. Līdz ar to, lai veiktu iesāktos apsaimniekošanas darbus, ir nepieciešams jauns apsaimniekošanas plāns, kur izstrādāja, balstoties uz pētījumiem, tiks noteikti nākamam periodam ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas būtu veicami, lai saglabātu ezerā esošās dabas vērtības. Pašvaldība vēlas turpināt iesāktos apsaimniekošanas darbus, kā arī iesāktos projektus, kas ir uzsākti. Ir plānā arī jauni projekti, kas saistīti ar dabas taku izveidošanu. Vēlamies arī pabeigt iesākto Zirgu salas noslēguma projektu. Vīzija plānot, ka varētu būt veloceļš ap ezeru, dabas taka, kas iet iekšā ezerā, kurā būtu skulptūras ar ezerā mītošajiem dzīvniekiem, augiem. Šonedēļ, 28. septembrī, Liepājas pašvaldības administrācijas ēkā Rožu ielā 6 notika arī īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma Liepājas ezers dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.